Čau, labrīt. Jā, nemelošu, rīts ir diezgan domīgs. Bet labā ziņā tādā, ka saprot to, ka tu būsi tētis. Un līdz ar to, jā, ir tā, ka mēs dosimies uz ierosināšanu, jo mazais pats nenāk. Noteiktais datums bija nedēļa atpakaļ. Bišķi vairāk. Un līdz ar to, jā, iesim uz dzemdību namu paši ar uzaicinājumu. Pats mazais nenāk, tad ar uzaicinājumu. Sarkano paklāju. Ar tofīti pastaigājamies. Puika galīgi nenojauš, kas viņu sagaida nākotnē. Kādas sajūtas? Nezinu, jā. Pēdējie sagatavas somas, pārlikšanas. Tā kā, vai netopīt? Esam ceļā, ejam kājņām, nav jau tālu. Tā kā, jā. Kā jūtās? Dīvaini, jā. Es arī. Sēžu gaidu sievu uzņemšanā. Uztraukums īstenībā baigais sāk parādīties. Man laikam vairāk nekā sievē. Tas laikam pieder pie lietas. Būs labi. Jā. Ģimenes palāta, tikām pie ģimenes palātas. Kāda mums tik tuļi ir? Tādā mazā viesnīciņā. Spoguļa nav. Bet tas nekas. Sieva aizgāja klausīties tonīšus. Maziem. Sēžu gaidu. Pat nezinu, ko domāt, ko darīt. Tā kā... Jā, istabiņa tāda maza viesnīcas istabiņa, teiksim tā. Līdz ar to slikti nav. Tikā pie ģimenes palātas. Tas pats foršākais. Tātad tu atnāci no tonīšiem. Kas labs tur notika? Gulēji. Uz kreisā sānē, jā. Miedziņš uznāca. Un kas tālāk būs? Jāgaida, kad sauks. Sauks. Es varu teikt, sauks. Kas sauks? Sauks, nē, slauks arī nē. Kas tev skrakta rakstīts? Keep staring, I might do a trick, jā? Nu, tad ceram uz triku šodien. Bye! Jā. Mainam arī kanālu, steļuku pamēģināt. Nu, itin nekas nenotiek. Kodēts signāls klausies, viņš man to viņu pateiks. Nu jā, protams. Gadās arī tā. Ko mēs darām? Pētījumā mēs taisamies piedalīties. Jā, kaut kādā... Atbalstam pētījumu. Atbalstam medicīnu, atbalstam pētījumus, lai viss iet uz augšu. Jā, katrā ziņā kaut kāda aktivitāte tikai normāli sāksies pēc pusstundas. Esam šeit pa lielam cik ilgi? 2 stundas gandrīz. Īsti nekas baigi 2 nav noticis. Tonīšus esam paklausījušies. Un tad tur pēc pusstundas kaut kas pa lielam sāksies. Jācer, ka ir atvērums. Citādāk. Vismaz 3 centimetri. Un ja nav 3 cm atvērums, tad tur tā balle būs baigi ilgā. Vienot sakot, jāturīkšķi, ka ir atvērums, lai mazais beidzot ir ātrāk rokās. Tā ir šī. Jā. Keep staring, I might do a trick, tas nozīmē
turpini skatīties, izdarīšu triku. Es varbūt izdarīšu triku. Tu izdarīsi triku. Ne? Jā, sarunājuši. Un ieradās pusdienas. Tā kā čekojam, kas tur ir iekšā. Protams, man jau neviens nebaros. Paputis ēd pats. Kā pie tā pusdienām tiek? Kā lai tiek? Jo. Kas tur ir? Tev izstāst pēc mūsu pīts. Sauc buļi. Putriņu un karbonādīt. Salātiņš augstā zupa gan jau. Pagaisu neaizmet lūdzu, ja? Jau augstā zupa. Labi, es gribu, labu apetīti. Paldies! Jā, tu atnāc tikko no pārbaudēm, kas tur labs notika. Pārbaudīja dzemdes kaklu. Izpalīdzēju, ņem ar pētījumu. Paņēma visu, ko vajag, paskatījās, viss kārtībā. Atvērties jau ir, tur diezgan labi. Tā māsiņa daktarīte, bet pilnīgi sataustīja bērniņam galviņu, ielika balonu. Paņēma asins, kaut ko tur iešņurcēja iekšā, nezinu ko. Bet, kas vēl? Jā, diezgan pozitīvs sākums. Daktari arī priecīgi. Jej! Evuci, kā ir? Sāp? Raujās? Puncis? Ir darbība? Ir darbība. Reāli negribās. Tu nevējami grūtniecības laikā šodien saka, vajag, ja? Nevajag, tieši tā nevajag. Es arī saku, ka nevajag. Sveiciens pārējiem. Kai? Sāpīgi. Slikti gribas, slikti paliek. Kontrakcija laikā, bet būs labi. Būs. Labi. Kas tev sakāms pa vakariņām? Vakariņās maizīta. Garšīga. Jogurtiņš. Maizīte? Tēņa. Jogurtiņš tēņa, tieši tā. Un kontrakcijas pa vidam. Vakariņas. Jā, pagājuši kaut kādas 7 stundas, kopš mēs tikai esam šeit. Tas jau viss kā pie cilvēkiem. Tad beidzot notiek kaut kāda darbība, un tad līdz ar to var sāk gaidīt. Jo sākumā jau nekas nebija, bija rīta slimnīcas rutīnas un viss pārējais, un līdz ar to ar mums neko nedarbojās diži, bet kopš sāka darboties, Evijai jau ir diezgan stipras kontrakcijas, tā kā kaut kas jau diezgan notiek, un ejam uz to finišu. Ejam uz to finišu un skatīsimies. Būs labi. Kas tev saka, jo šodien 100. reizi? Kai? Grūti? Un nav vērtiem. Nevērķis īstā paustu. Vienīgā ar tā paustu oltēs podu. Tad kāds ir ieteikums citiem nākotnē varbūt? Nav ieteikumu? Bet šeit mums ir krāstas, tur sēdēt. Es tieši domāju, ka mums šeit būtu tāds krāstas. Krāstas? Varbūt šūpuļkrāstas citiem jāņem kā ieteikums? Nē? Nedara? Nu kā teiksi? Paklausījāmies tonīšus, ja? Tālāk. Kas notiek tālāk? It kā teicās, ka pārdurs ūdeņus un tad ņems uz dzemdību zāli, bet
Bet, nezinu, kāpēc, bet nedarodīs, laikam, maz atvērums 5,5 centimetri. Un man nav sāpes. Mēģinu ierosināt dabīgi kaut kā, kad sāpētu, man nesāp. Skumīgi, ja? Skumīgi. Audzinām pacietību. Dzemdību žāla. Aļo. Jā. Labdien. Šitie notiks brīnumi. Kas tur notiek? Kas tur notiek? Klausamies tonīšus. Nedzird tevi? Klausamies tonīšus. Tonīšus klausās, jā? Mazais. Ņem. Ūdeņi pušu. Cik ir pulkstens? 9:30. Ūdeņi pušu, pārdurti. Pampers kājās, jā. Ūdeņi pušu un tad puisis nāk 2 stundu ietvaros, cerams. It kā jau nekāds lielais akšanas nav. Un kur tu esi un ko tad dari? Tiešām? Jā, pat ar pamperiem sēdi. Elīna prasa, kā tu jūties? Sāp. Sāp? Traki sāp? Pusdzīvotāji. Visi pārējošie, ja? Jā. Ideāli. Rītdien. Būs labi. Kāpēc rītdien? Šodien jau būs labi? Rītdien. Nē, nu arī šodien būs labi. Kai? Starp kontrakcijām ir ļoti labi, bet tad, kad ir kontrakcija, tad ir sāpīgi. Nu, sākā. Palīdzoši štelējam. Laikam ir. Jā, pulkstens ir faktiski bez 21 naktī. Miegs nāk un Evijai ir baigi traki, baigi viss sāp. Bet jācīnās. Vēl atvērumu un vajag bišķiņu panākt, paplasties vaļā. Jā. Trakākais tas, ka, ja tu esi cilvēks, kurš šitīgi jūt līdzi, tad tev vajag traki. Jo emocionālais tās diezgan nopietns. Bet, būs labi. Kai?
Darbs ir 2. Evocimā joprojām ir kā ir. Grūti, bet nekas priekšu baigi nekustās. Sēžam kūkojam, pēc stundas aptuveni mūs nāk čekot. Cerams kaut kas ies uz priekšu. Tam apskatīties. Būs labi, tas cīnītāji tev sanāk. Viss notiek. Jā. Jā, pulkstens jau ir 5. Mazais iznāca 3:41. Neesam vēl papīru sagaidījuši, bet man liekas, tas ir tas laiks, jā. Gāju smagi. Nevecim tiešām gāju smagi. Bet viņi to izdarīja. Pēdējā brīdī man likās, ka nebūs. Ka es vēl neizturēšu. Es jau biju gatava to epidurāli, kas viņš tāds. Bet es biju priecīga, ka viņi pateica, ka mēs to sāksim, tā kā pēc pusstundu beigās, tur man liekas mazāk mēs sākām, bet jā. Iztika bez. Bet sāpes bija. Teiksim tā, ja godīgi, tev maksimums bija 15 spiedieni. Man liekas, tev bija kaut kāds 6 varbūt tūris pa 3 spiedienu pa lielam. Aptuveni. Bail samaloties, bet ja būtu spiedis taisno vēderā vai tur, nevis sejā, tad varbūt būtu pat ātrāk. Bet nekas, visam pirmā reize, visi mācās. Bet katrā ziņā mums ir puisis ņemētājs. Visi labi, puisi, visi labi. Jā, ir nepilnas 24 stundas, kopš mazais ir dzimis. Mēģinam ēst, un ar to sadzīvot, ka ir jāēd. Ir ēšanas sakarā daudz raudāšanas, pierašanas pie piena, bet lietas notiek uz priekšu, un mazais mācās, un mēs arī. Kas tev piebilstams? Sveiks negulētās naktis, jā. Tumsa un super kvalitāte, bet jā. Tā te pustumsā dzīvojam. Tā pavisam godīgi runājot. Ir traki, bet tas viss ir forši. Jo mācās gan mazais, gan mēs. Un visa negulēšana, visa raudāšana un ārādēļ raudāšanas galvas sāpes un muguras sāpes no cilāšanas un tās pašas negulēšanas. Tas viss pieder pie lietas un ir tā vērts.
Jo tas ir maziņš cilvēciņš un bērns. Tā kā jā, es domāju, ka es pat nezinu. Ja liekas grūti, ir vēl grūtāk, bet tas ir tā vērts. To gan es varu pateikt. Jā. Šodien pa dienu esam bijuši apskatīties mazo uz apskati, tehniskā pārbaude. Ar mazo viss kārtībā ir mazais tiešām superīgi veselīgs un viss ir tiešām forši. Ir mazlietiņ svaru pazaudējis, dzimšanas svaru pazaudējis, kas ir pilnīgi normāli, bet tieši tāpēc viņš šobrīd ēd. Un ar to 10 dienu laikā vadlīnijas, kuras es esmu lasījis, es nesaku, ka tā ir, saka, ka aptuveni 10 dienu laikā vajag dabūt to svaru atpakaļ, un tad, protams, viņu turpināt audzēt. Katrā ziņā, ja mazais labi ēd un vispārējais, es domāju, ka viss ir tiešām skaisti un tas svars nāks atpakaļ un viss būs jauki. Kas tev par ēšanu piepilstams? Ir ko mācīties. Labi. Tas ir jāmācās gan mazajiem, gan tev. Pareizi. Ko vēl tu labi vari pateikt? Sākumā sāp krūtis. Kamēr tu pierodi un iemācies. Ok. Nu, visi mācās. Bērns visu dar pareizi. Daktari saka, ka ļoti labi ēd, jā. Satvēriens viņam apšķirgus. Satvēriens esot labs, jā, malacis puika. Jā, nu, es domāju, ka es viennozīmīgi varu no savas puses pateikt tiešām cepuri nost Rīgas dzemdību nama kolektīvam. Sākot. Esam saskārušies ar nevienu negatīvu personālu ar kādu, kurš mums, es nezinu, mums tikai pozitīvs atsauksmes. Jā. Tā kā par visiem tiešām ir kur satiek pozitīvi. Jā, nu, neesam lielu nevienu satikuši tādu, kurš būtu pa dzīvi dusmīgs, viss apnicis un vispārējais. Daktariem gadās, kad ir slikti garstāvokļi un vispārējais, un kādam varbūt stingrāk atbild kaut ko un tā tālāk, bet tas ir pavisam normāli un cilvēcīgi, jo... Un tas notiek jebkurā darba vietā, jebkurā vietā. Tu vari saskarties ar negatīvu pieredzi, tāpēc tas arī dzemdību namā. Jebkurā. Jā. Tikai konkrētā, bet jebkurā. Jā, taisnība. Man personīgi tiešām jāsaka cepuri nost visam kolektīvam, sākot ar apsargiem, apkopējiem, kas ienāk iztīrīt istabiņu, kas pusdienas, kas ienes ēst, jā. Viss ritīgi mīļas sievietes un tiešām katru uzsmaida un katru ir priecīgi par to mazulīti, kas ir tajā palātā, un visām dakterēm tie mazie tik ļoti patīk. Es saku, es nevienu pašu dakteri neesmu redzējis šeit, kas pēc sajūtām nestrādātu savu darbu, kā nākās. Visas dara to pašu labāko. Mūsu vecmāte, kas pieņēma dzemdības, un ginekoloģa dakteri, kas bija blakus un to visu palīdzēja darīt. Viņas divatā tur cīnījās un, ieskaitot Evuds trietā, plus vēl mazo četratā un manu palīdzību varbūt muldējienu pa to vidu. Mēs tur visi bijām kopā un tiešām cepuri nost tām sievietēm, kas palīdzēja maziem iznākt ārā. Protams, Evuds, tev arī milzīgs respekts. Katrai sievietei, kur tu respekts ir. Katrai sievietei, jā. Bet mana motivācija bija, ka viss ir pārējoši. Un tā arī ir. Tā ir. Es
stāvot blakus un jūtot ļoti līdzi. Es esmu vaiprātā emocionāls cilvēks, to es esmu sapratis. Tā kā es mēģinu šobrīd valdīt savu asari, tāpēc, ka negribās, šis nonāks iespējams visticamāk būs publiskajā telpā, un tad negribās rīņus raudotos. Viss kārtībā. Es esmu raudājis daudz un dikti par šo visu laiku. Tās ir vaiprātīgi siltas emocijas, ko var vispār sajust, satiekot bērnu un dzirdot labas lietas par to bērnu no dakteriem un redzot viņu pašu, kā viņš pats darbojās un viss. Tas nav vārdos aprakstāms. Jā. Jā. Vienmēr uz ultrasonogrāfiju vienmēr dabūja maksimālu atzīmi vērtējumu. Pirmās atzīmes bija arī foršas sekmīgas. Žaļiņš. Ir žagulīts. Žagulīts, jā. Ko tu taustīsi? Beidzot ir pagulēt. Pamodāmies Andrijas naktī. Tagad 6 pamodāmies. Tagad kaut čučam. Man liekas, aizgājām gulēt ap kaut kādiem 10:30, 10, kaut kur tā. Kaut arī. 11 bija. Tad mazais pamodās ap 1 ņemot. Jā, žāvinieks. Vienais ap 1, un tad bija kas. Tad ap... 3, tad 2 reizes nīču. Nē. Ap 3 viņš mazlietiņ tur, bet tur viņš baigi neko diži neēda, manuprāt. Un tad ap 6. Un tā diezgan mierīgi. Man jau, protams, tik un tā negāja viegli gulēt. Bet, jo es uz katru pīkstienu vai caukšu. Bet, jā. Nu jau labāk. Jā, pareizi. Mums tu plēš ārā šodien. Nu, 99,9%. Vismaz tālāk, kad mums teica. Un vispār, jā. Paskatoties kalendārā, tu saproti to, ka izrādās tava dzimšanas diena. Tātad tu mazais ir 2 dienas pirms savas dzimšanas dienas piedzimis, kas jau ir kā dāvana. Un tad iet mājās ar viņu savā dzimšanas dienā. Ir vēl lielāka dāvana. Tieši tā ir vēl lielāka dāvana. Tā kā, jā. Bet atradamies no vārda tā kā, jā. Tā kā. Būs labi. Tad vajag ielikt to counteri, cik reizes tu pasaka. Man vajag counteri ielikt. Jā, jau saka, counteri vajag ielikt. Kas var būt labāks par šo? Ir pirmām kārtām mana dzimšanas diena. Ar dēlu 2 dienu starpību. Un ir liela dāvana. Mēs 100% dodamies šodien mājās. Gaidām poti, gaidām zaļo gaismu, izraksta papīru un tad cilpojam mājās. Forši. Katrā ziņā lielisks piedzīvojums, kurš paliks mūžīgi atmiņā. Jā. Kas tev piebilstams? Es ticu, ka tev pat nedzird. Bet nav spēka, tas ir normāli. Katrā ziņā, jā. Ja šī nav pēdējā daļa no video, vai arī, ja ir pēdējā, katrā ziņā es jau pasaku, ka tiešām paldies, ka tu esi skatījies un veltījis laiku šitam. Tāds bijis mūsu piedzīvojums, un es vēlreiz tiešām varu uzslavēt visu kolektīvu. Rīgas dzemdībnam, sākot ar apkopējiem, mēdienu nesējiem, tehniķiem, visi, kas ir satikti gaitenī darbinieki.
itin visi superīgi cilvēki bijuši un tiešām grūti izcelt vienu tur vecmāti vai dakteri vai ko, jo visi tiešām ir pastrādājuši, manuprāt, lieliski un cilvēki mīl savu darbu. Mēģināt, jā? Labi. Ja nu ar šo tas video beidzās, tad tiešām paldies, ka skatījies un lai tev viss izdodās. Sakiet tā. Mazais, noslēpies. Sakiet tā. Tība, variet. Lēnām, puisīt. Lēnām, jā? Un esam mājās. Ja jūs nākat uz dzemdību namu dzemdēt, tad paņemat līdzi ziepītes. Ziepītes jāpaņem, jā? Tur ir. Nu labi. Izrādās mums tas ir. Nu sieva neēd rupmaizi. Tas nozīmē, ka tur ir stingrāk jāspiež. Gadās arī tā. Bet te ir spogulīts. Ziepītes ir. Ziepītes ir padomāts. Ir padomāts?